Tātad, kā jau man šeit pieteica, es esmu Andrija Šinska, es esmu Connexus akciju sabiedrības Connexus Baltic Grid, tātad apmācības sistēmas attīstītāja un koordinātori. Tā man ir līgumā rakstīts ar Connexus. Nu, lūk, un principā es jums pastāstīšu par to, pirmkārt, kāpēc vispār mums Connexus vajadzēja sākt, teiksim, šos e-moduļu izstrādi, kāda mums ir sadarbība izveidojusies ar BDA, bet es vispār gribēju arī sākt, tas man šajā prezentācijā nav, un tas varbūt ir pats būtiskākais, tātad ar mērķiem šai te, kāpēc sākotnēji tas viss notika, ja? Tātad gāzes nozarē, gāzes pārvades un gāzes uzglabāšanas nozarē tehniskos noteikumus regulē Latvijas valsts standarts 364. Un tātad tas viņš nosaka arī, kādām apmācībām ir jābūt. Un es gribēju šajā sakarībā es gribu pateikt, ka var būt ne tikai biznesa mērķi, bet varbūt arī juridiski mērķi. Un tātad pirmais mērķis, kāpēc vispār akciju sabiedrība Connexus Baltic Grid izvēlējās, ka ir nepieciešams tātad veidot šos te apmācību materiālus un kāpēc ir nepieciešams veidot šādu apmācību sistēmu. Un tas bija pirmais solis, ja tātad bija tieši šī te standarta prasība izpildīšana. Nu, lūk, tagad pie prezentācijas. Tātad izveidojas tāda situācija, ka gāzes nozare Latvijā tika sadalīta un no Latvijas gāzes tika nodalīts Connexus akciju savienība Connexus Baltic Grid, un tātad pēc šīs nodalīšanas parādījās prasība, ka neatkarībai ir jābūt arī darbinieku apmācībai. Un tā kā šāda gāzes pārvades un gāzes glabāšanas nozare ir ļoti specifiska un apmācību materiāli principā nebija nekāda pieejama, tad mums pašiem vajadzēja ķerties klāt šo te materiālu sagatavošanā. Nu, un es biju tika tāda nozīmēta par organizēt šo materiālu sagatavošanu un šeit sistēmas sākotnē ieviešanu. Nu, lūk, tātad mēs uzreiz jau izlēmām, ka mēs šo apmācību sistēmu vai apmācības veiksim kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti, un pamatā arī mācību materiāls tātad ir izstrādājuši Connexus darbinieki, bet arī 3 mācību moduļus, tātad mums visi šie apmācību materiāli ir sadalīti moduļos, tātad 3 mācību moduļus ir sagatavojuši Rīgas Tehniskās universitātes mācību spēki, un pavisam 15 ir sagatavojuši Connexus vadošie speciālisti. Un mums no šiem te mācību moduļiem tiek veidotas apmācību programmas. Un, protams, tad, kad mēs sākām, tad bija citi laiki, mums vēl nebija Covid, un sākotnēji visi materiāli tika veidoti kā PowerPoint prezentācijas apmēram 90 minūtes garas, tātad klātienes apmācībām. Bet pēc tam laiks strauji nomainījās, un tātad bija šī te, sākās Covid, sākās visi ierobežojumi, un tātad šīs te klātienes mācības bija jāceļ, bija jāpāriet uz vai nu uz mācībām attālināti, Teams vidē konkrēti mēs to darījām, vai arī uz pašmācību. Un šeit uzreiz parādījās tā ideja, mēs uzzinājām to, ka tātad, teiksim, šī te pasaules tendence jau tajā laikā bija, ka veidot šos e-moduļus, un viena no manām kolēģiem tieši šajā laikā arī mācījās BDA un uzzināja, ka BDA ir tātad liela pieredze šo e-moduļu izveidošanā, un tāpēc arī tika pieņemts lēmums, ka mēs pamēģināsim vienu moduli, pamēģināsim kas tur viss sanāk. Un tātad šeit ir nākošajā slaidiņā man ir uzzīmēts tādas process, kādā veidā šie e-moduļu radīšana tātad Connexusā notiek. Es varbūt ņemot vērā, ka mums ir laika, es domāju, ļoti maz, es varbūt ļoti precīzi šeit nestāstīšu soli pa solītim, bet ko es gribu pateikt, ka šeit ir ļoti svarīgi un kas, teiksim, arī notiek, ir sadarbība ar moduļu izstrādātāju. Un tas moduli, tātad viena moduļa pārveide par e-moduli mums aizņem apmēram 2 līdz 3 mēnešus, tātad ir tikšanās apmēram reizi nedēļā Teams, kur gan moduļu izstrādātājs, gan arī BDA, tātad savstarpēji sadala darbus un nolem, ko darīt tālāk, un visa šita procesa rezultātā mēs saņemam e-moduļu, un konkrētā gadījumā, Connexus gadījumā, tātad šis e-moduls
sastāv no ievaddaļas, kas ir veidots kā karuselīts. Tātad tur ir informācija par moduļu izstrādātāju, tur ir informācija par moduļu saturu, tur ir informācija par to, kā ar šo te modulu strādāt, un pēc tam tālāk ir nodaļās sadalīta prezentācija ar interaktivitātes elementiem. Interaktivitātes elementi tiek veidoti ar H5 aplikāciju, H5P aplikāciju atvainojos. Tieši tādā pašā veidā nodaļās tiek sadalīta arī video prezentācija, kas arī tiek papildināta ar interaktivitātes elementiem, tātad ar H5 aplikācijas palīdzību. Lielākai daļai moduļiem, kurus mēs jau esam pabeiguši, ir arī vēl papildus vingrinājumi, ir video materiāli, kurus ir uzņēmuši paši Connexus darbinieki, un arī šie, protams, tiek veidot arī kā interaktīvi moduļi, kā interaktīvas aktivitātes, un pašās beigās, ja, tiek sagatavots arī tests. Tālāk te man ir daži piemēri, kādā veidā tas izskatās tātad mūsu sistēmā. Pirmkārt, mums jāsaka, ka pašreiz jau mēs ar BDA palīdzību esam pabeiguši 12 e-moduļu pārveidošanu. Tātad 3 moduļu pārveidi mums vēl vai nu ir izstrādes procesā, vai vēl nav uzsākta, bet es domāju, ka šogad mēs visu šo te procesu pabeigsim. Tātad, kā jau es teicu, tad šie te moduļi tiek izmantoti gan atsevišķi apmācībai, ja, tātad cilvēki vienkārši Connexus darbinieki var vienkārši ieiet sistēmā un apskatīties, ja viņiem, teiksim, šī te informācija interesē, bet šie moduļi arī veido programmas. Programmas mums ir apstiprinātas, tātad vismaz Rīgas Tehniskā universitātē, mums pavisam 4 programmas. Un tātad ir nākošais gads, mēs esam paredzējuši šos e-moduļus apvienot vēl vienā kopējā programmā, kurā būs ietverti visi šie te moduļi, un tā kā jau es teicu, kad faktiski šie moduļi faktiski nosedz visu Connexus pamatdarbības, izņemot ekonomiku, tad mēs domājam, ka mēs varētu izveidot tādu programmu, kas varbūt sauktos gāzes infrastruktūras speciālisti. Un šeit tālāk arī apakšā mēs varam redzēt vēl dažus attēlus no tā, teiksim, kādi šie moduļi izskatās. Tātad pirmkārt es gribētu vērst uzmanību uz kreiso augšējo slaidiņu, ja? Tātad šeit jūs redzat, kādā veidā tos e-moduļus var izvēlēties. Principā mums ir izveidota Connexus akadēmija, tātad tā ir apmācību vadības sistēma, kas ir veidota uz Moodle Workplace bāzes, un principā viņi darbojās, vismaz šo te apmācību materiālu ievietošanai, arī teiksim, analīzei, arī visam tam, ko teiksim, tos rezultātus, jā, faktiski, par ko Jānis runāja, arī tur diezgan daudz praktiski no šīs sistēmas var saņemt. Tātad nākošais attēls ir, kāds izskatās šis te video karuselīts, kas ir, kur teiksim, ir informācija tieši par šiem moduļu izstrādātājiem, kā es teicu. Pēc tam tālāk ir, kādā veidā šis te moduls ir jāapgūst instrukcija, un tālāk jau ir piemēri no šiem te interaktīvās prezentācijas, no interaktīvajiem video, tātad labajā un kreisajā apakšējā rindā mēs varam redzēt, kādi izskatās šie interaktīvie vingrinājumi. Lūk, un tagad tātad secinājumu daļa, tātad kā mēs novērtējam Connexus un BDA sadarbību un kā Connexus darbinieki visu šo te procesu un šos moduļus vērtē. Tātad, principā, Connexus ļoti augstu novērtē sadarbību ar Baltijas Datoru akadēmiju, un šeit ir tādi vairāki ļoti būtiski argumenti, kāpēc tas tā ir. Tātad, principā, mums ir bijusi darīšana ar citiem mācību materiālu sagatavotājiem, ja, un, protams, ka ne visi, kā mēs zinām, ne visi viņi ir kvalitatīvi, un šeit moduļu pārveides process sadarbībā ar BDA, vienmēr ir saulaicīgi plānots un profesionāli vadīts. Tātad moduļu sagatavošanā tiek izmantot mūsdienīgi mikromācīšanās principi, kas nodrošina efektīvu mācīšanās procesu,
tātad mūsu gadījumā arī tiek ievērot šis princips, ka katra no šīm te sadaļām video interaktīvajā prezentācija ir apmēram 10-15 minūtes gara, kas teiksim, dod iespēju vieglāk atcerēties visu to apgūto materiāli. Tad, ko es vēl gribētu teikt arī, un kur es ļoti gribētu slavēt BDA, ka viņiem, teiksim, ir tāda ļoti loģiska pieeja un ļoti struktūrēta pieeja, kādā veidā šiem te apmācību materiāliem vajadzētu izskatīties, ja kādā veidā šai te prezentācija ir jābūt struktūrētai. Un ļoti daudz, teiksim, tiek piestrādāts pie tā, lai viņi uztaisītu pietiekoši lakonisku, saprotamu un arī vizuāli, teiksim, ļoti labi noformētu. Kā jau te es minēju, tā tad ir prezentācijām un video ierakstiem ir pievienot šie interaktivitātes elementi, un šie interaktivitātes elementi arī ir ļoti profesionāli un labi sagatavoti. Un tātad, kā jau es arī teicu, tātad ir pievienot šie speciālie sagatavoti interaktīvie vingrinājumi. Un pats svarīgākais varbūt, kā Konexus darbinieki vērtē šos te e-moduļus. Tātad darbinieku novērtējums arī ir ļoti pozitīvs. Un kā jau te vairāk kārt tas tika minēts, ka tas ļauj optimizēt darbinieku laiku, tātad var apgūt šo te mācību materiālu pa daļām, sev piemērotā laikā, kas ir ļoti svarīgi, kad moduļi ir piemēroti dažādiem zināšanu līmeņiem. Tātad, ja, kā jau arī te iepriekš Jānis teica, kad varbūt, ka cilvēks, kas jau ļoti labi pārzina šo materiālu, viņam, teiksim, nevajag skatīties šos te interaktivitātes vingrinājumus, viņš vienkārši paskatās video lekciju, viņš arī neskatās, viņš vienkārši paskatās vai nu interaktīvo prezentāciju, vai arī mums ir iespēja paskatīties visu prezentāciju kopumā un vienkārši atkārtot visu to materiālu. Tātad, kas ir ļoti svarīgi un ko mēs, teiksim, mums ir divi materiāli, divi moduļi, kurus ir izstrādājuši juristi. Un kā mēs zinām, tad juristiem vienmēr tā valoda ir tā diezgan sarežģīta. Un man, teiksim, ļoti, ļoti pozitīvi iespēju atstāja arī tas, kādā veidā šis te materiāls tika padarīts kopīgi ar šo tēmas ekspertu, tika padarīts saprotams arī visiem darbiniekiem. Un es domāju, ka tas ir ļoti būtiski, ka visi darbinieki var saprast, kas teiksim, ir domāts ar šiem te sarežģītajiem teikumiem. Un ko es vēl gribētu uzsvērt, ka BDA piedāvā arī apmācības šajos te H5P aplikācijās, un vairāk darbinieki ir apmeklējuši šos te apmācību kursus, un viņi paši jau veido šos te H5 materiālus. Kas attiecās par, teiksim, tādiem izmērāmiem biznesa rezultātiem, tad es pagaidām vēl neko nevaru pateikt, jo faktiski mēs šo procesu vēl neesam pabeiguši. Mums tagad septembrī būs lielas apmācības. Es domāju, ka es noteikti iekļaušu arī jautājumus par teiksim, apmierinātību ar e-moduļiem arī šajā te aptaujā, kas mums tiek veikta pēc katrām apmācībām, un mēs arī redzēsim, kādā veidā ir izmainījušies šie testa rezultāti par konkrētiem jautājumiem. Tā, tas man apmēram viss.